Noņemsim audumu Sēbeks Cloyd C autokrēsliņam. Tā ir diezgan pagrūta un daudziem nepatīk to darīt. Tā pirmās tās darbības noliekam kaputu. Visvieglāk būs noņemt audumus, ja mēs izlaidīsim ar šo te pogliņu stāvoklī. Ko tad sākam ar sikstām nokrāmēm visus nost aksesuārs, kas ir mīkstie polsteri. Noņemam nost, tad noņemam zīdaiņu noliku nost. Tā, un tad, lai sāktu šito daļu, paceļam šeit augšā. Šeit ir spiedpogas, un tās mēs brīvojam. Un tad no šiem te aplīšiem ņemam to audumu ceļam uz augšu. Šitā diezgan pagrūti, pēc viņam tādi stingri tie plasmasi no abās pusēs. Izņemam šo te stiprināšanas pogu ārā. Tad no šitā mausī mēģinam šeit atbrīvojam. Un tad sākam ar šito te vienkārši. Šeit vienkārši tā tojam, kamēr parādās stiprinājums, un mēs darbūnām nost pirmo daļu. Tā, lai noņemtu, te kamēr ir iekšiņa, mēs arī noņemsim nost iekšiņai, te ir vienkārši jānoņem no šī te nost gaugaļa, no putu plasta. Te vienkārši jānomauc ir, jūs redzat, te ir tāds iekšā, tāds gaugaļa regulators, no tā mēs vienkārši noņemam viņu nost. No sīkstām izņemam ārā. Esam arī šo te atbrīvojuši. Grūtākā daļa ir dabūt šo nost. Es varbūt atļaušu šito novilkt uz leju. Te viņš regulē tevi, tad, kad jums uz dzemdību nav uz leju. Var, tad, kad augam, tad uz augšu. Sākam šitos, te arī spiedpodziņas atbrīvojam. Un, lai noņemtu šeit, kapuci mēs laižam uz tejieniem, paņemam šeit audumu, atbrīvojam no šitās spiedpodziņas, paceļam šito audumu uz augšu, lai mēs ieraudzītu vēl pogas, spiedpogas. Tas ir šim te audumam, lai noņemtu no gaugaļa. Šitos mēs vienojam vaļā. Tad mēs te droši to putu plastu ņemam. Un tad, lai noņemtu šo, tad sāksim šitajā te galā. Tad pats paņemam mēs šās aukliņas, vienkārši ceļam un mēģinām viņu dabūt nost. Tā te mēs visu varam izvilkt ārā. Šitai mēs arī varam droši no šās nolocīto maliņu paņemt. Un visur mēs mēģinām viņu dabūt nost. Šitai arī jāatbrīvo poga. Un tad mēs no tejienēm viņš ir diezgan tikko paņemties vien. Bet noņemt viņu lai nost.
pāri jumtiņam. Liecam vēl te, paņemam no visām spraugām. Vēl kārtībā es pārsvarā šitās samazgāju. It kā var, bet tad tur būs vēl jāņemās ar šiem te stieņiem. Bet šito var droši ar švamīti patīrīt. Vismaz galvenās lietas esam nojaukuši. Paldies par video!